Žēlastība un miers ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim šodienas evaņģēlija tekstu, kas ir pie Mateja 6. nodaļā, no 16. līdz 21. pantam, kurā mūsu Kungs māca, kā mums jāpiemina ciešana laiks. Un, kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu gavēji, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsi tās maitā, un kur zagļi roku un zoga. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūsi to nemaitā, un kur zagļi neroka. Sargieties, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā. Citādi jums nav nekādas algas pie jūsu Tēva debesīs. Kad tu dod mīlestības dāvanu, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi, es jums saku, tiem jau ir sava alga. Āmen. Debes Tēvs, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā. Tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēžieties, lūdzu. Draudze Kristu, šonedēļ Kristīgā baznīca ir iegājusi liturģiskajā Kristus ciešanu laikā. Mēs pieminam Kristus krusta ceļu un to, ka Dieva dēlam bija jācieš un jāmirst, lai izpirktu visus cilvēku grēkus. Šī patiesība baznīcās tiek atkārtot bieži, un vārdi ir tik pazīstami mums, un tos izdzirdot varbūt pat sirds straujāk nesits bieži vien. Cilvēki ir izklaidīgi, kad klausās Dievu vārdus par Kristus paveikto. Taču kļūst uzmanīgi un vērīgi tad, kad runa iet par viņiem pašiem, mūsu darbiem. Gudrība māca sargāties no tiem, kas daudz runā, bet citu teikto nemēdz uzklausīt. Cilvēki mīl daudz domāt un runāt par sevi, un lielajam vairumam citi rūp visai maz. Dieva dēls Kristus un viņa ciešana laiks. Kad runājam, kā runājam, rīkojamies mēs, un kad bijībā klausamies Kristus vārdus un atbrīnojam viņa rīcību. Kas ir galvenais, kad to klausamies? Un kas mazsvarīgs Kristus ciešana liturģiskajā piemiņas laikā? To šodien pārdomāsim. Jūs šajās dienās bieži dzirdat pieminam gavēņu laiku, kas iesākās ar tā saukto pelnu trešdienu, kad daudz viet īpašos grēku nožēlas dievkalpojumos kristieši apzīmē sevi ar krusta zīmi uz pieres no pelniem vai kaisa pelnus sev uz galvas. Tas ir kā atgādinājums Dievu vārdiem, ko viņš teica Ādamai un Ievai pēc grēkā krišanas: no pīšļiem tu esi nācis, un par pīšļiem tev atkal jāpaliek. Šos vārdus saka arī kapos mirušos guldot zemes klēpī.
Un gavēņa laiks dažādās baznīcās ir bagāts tradīcijām un dažādiem noteikumiem, kas ir atļauts un kas nē. Jau Nīkais koncils 4. gadsimtā noteica gavēņa laiku 40 dienas pirms lieldienām. Senajā baznīcā šajā laikā tika ievērots gavēnis un no saulēkta līdz saules rietam, un tikai naktī drīkstēja ēst un dzert. Līdzīgi kā tagad Ramadānā musulmaņiem, kas to ticams noskatījās no senajiem kristiešiem. Romas baznīca apgalvo, ka gavēni esot iedibinājis apostols Pēters, un ka ēst olas un gaļu un dzert pienu gavēņa laikā esot smags grēks. Tam gan nav bībelisku pierādījumu. Gluži pretēji, Pēters, atceraties, Kornēlija namā, guļot redzēja sapni, kurā Dievs tam atļāva ēst visu jūdiem aizliegto, ko romietis tam toreiz cēla priekšā. Agrīnajos viduslaikos pāvests Gregors Lielais, tas ir 6. 7. gadsimts, ieviesa pelnu krusta uzvilkšanu uz kristiešu pieres kopā ar vārdiem no latīņu bībeles memento homo cuia pulvis est et in pulverem reverteris. Atceries cilvēku, tu esi puteklis, un pie putekļiem tev būs atgriezties. Šāds atgādinājums grēciniekam tiešām der, kaut vai reizi gadā. Varētu domāt, ka mēs esam kaut kādā ziņā nabagi, jo mēs savās baznīcās un luterāņi vēsturiski šādi nerīkojamies. Tomēr mūsu tradīcija nebūtu nav nabadzīgāka, jo mūsu luterisko kristiešu tradīcija ir svēto rakstu lasīšana un mācības pārdomāšana, mazāk pašu dievbijības izrādīšana. Luters gavēšanas sakarībā citē Pētera 1. vēstules 14. pantu kādā sprediķī un saka, kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā. Un komentārā par šiem vārdiem viņš saka vēl, ka šie Pētera vārdi māca miesas tieksmju apvaldīšanu, lai kārības mūs neievestu postā, tādēļ viņuprāt gavēšana ir nevis badošanās vai kādu produktu neēšana, bet ēšana tik daudz, cik katram tas dzīvē nepieciešams. Luters nosodīja pārēšanos, rīšanu un piedzeršanos un ieteica savaldīt miesas kārības, lai tās neņemtu virsroku. Viņš arī ironizēja par gavētājiem, kas pārēdas baznīcas likumos atļautos gavēņu ēdienus. Un Luters raksta, gavēt ir labi, bet tikai tas var tikt saukts par patiesu gavēni, ka mēs nedodam savai miesai vairāk, nekā tas nepieciešams veselības uzturēšanai. Lai ķermenis strādā un lai nogurst. Un kā Luters ar savu humoru raksturīgi raksta, ka lai vecais ēzelis neietu dejot uz ledus un nelaustu sprandu. Miesai jābūt tādēļ ierobežotāji un tai jāsako garam. Tai nav jārīkojas kā pārējiem gavētājiem, kas vienā rāvienā piestampā sev ar zivīm un labākajiem vīniem līdz vēders plīst. Cilvēkiem patīk nodarboties pašiem ar sevi un stāstīt un rīkoties un norādīt pašiem uz saviem darbiem, talantiem, sasniegumiem un ciešanām. Patīk izrādīt savus sodarējiem notrieptās pieres un stāstīt par savu atteikšanos no ēdieniem, dzērieniem un citiem priekiem. Cilvēkiem patīk runāt par to, ko dara vai nedara šajā laikā, kā cieš šajā laikā. Tomēr atcerēsimies, ka mēs nepieminām mūsu, nedz arī baznīcas, un pat ne visas pasaules cilvēku ciešanas, bet vienīgi Kristus ciešanas.
Tas ir šis liturģiskais laiks. Viņu mēs apbrīnojam, Kristu mēs apbrīnojam un pielūdzam. Tādēļ bijībā klausīsimies Bībeles vārdos, un jo īpaši tajos, kas vēsta par Kristus dzīvi, ciešanām, viņu vārdus un viņu mācību. Mums šajā laikā jāklusē, jāaplūko sevi baušļu spogulī, nopietni jānožēlo grēki un klusu jālūdz visu mūsu grēku piedošanu. Var jau arī kaisīt pelnus uz galvas, ja kādam tīk, bet dariet to vientulībā, ne teatrāli un izrādīdamies cilvēku priekšā, kā jau arī Kristus mūs mudina. Svētīgi ir arī ievērot mērenību, protams, ēdot, dzerot un citās lietās. Jo krietni kristieti rotā pieticība, pazemība un labestība, bet ne ārēja izrādīšanās par labdariem un ticības varoņiem. Un pravietis Jesaja 58. nodaļā, vēlreiz izlasīsim, saka svētā gara pildītas vārdus šādus: vai tāda gavēšana, lai man patiktu, vai tā ir tāda diena, kad cilvēks patiesi sagādā savai miesai ciešanas, kad cilvēks nokar galvu kā niedru un apvelk maisu un sēd pelnos, vai to tu vari saukt par gavēšanu un par tādu dienu, kas tam kungam patīk, vai drīzāk gavēšana, kāda man patīk, nav tāda, proti, kad atraisa jūga važas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž svabadībā un noņem no viņu pleciem ik katru jūgu. Lūk, Dievam tīkams gavēnis, kas atbalso arī Kristus ciešanas un viņa gavēni, mīlestības un labestības dēļ noliegt sevi citu labā, mūsu labā. Un patiesi svētīgi ciešana liturģiskais laiks, ja pārdomājam, pateicamies un pielūdzam to, ko Kristus viens pats ir paveicis mūsu un visu cilvēku labā. Varam teikt, tas patiesi ir mūsu kunga Kristus ciešana un viņa gavēņa laiks. Un pat ja mēs grēcinieki nosēžamies pelnos un novārtamies tajās no galvas līdz kājām, tikai tas būs gavējs svētīgi, kas klusībā un nelieloties būs bijis bīgs, ticīgs, pazemīgs un pateicīgs Kristum un parādīs līdzjūtību un darīs labu savam tuvākajam. Tas arī sasaucas ar Kristus vārdiem, lai nekrājam sev mantas virs zemes. Un starp šīm mantām nav vienīgi praktiskas un taustāmas lietas, kā manta, nauda, mājas, greznumi, dārgas drānas un ēdieni un dzērieni, bet arī tas, ar ko pasaulē un cilvēku priekšā pelnām ievērību, godu, cieņu un slavu, arī reliģisku godu. Bet gavēņa Kristus ciešana laikā ļausim, lai runā Kristus un viņa darbi. Viņš Mateja evaņģēlijas 6. nodaļā reliģiska ārišķīguma un liekulības sakarībā saka arī vēl šādus vārdus: sargieties, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā, citādi jums nav nekādas algas pie jūsu tēva debesīs. Kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi, es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tavu kreisā roka, lai nezinu, ko labā dara. Un kad tava dāvana paliek apslēpta, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Un kad jūs Dievu lūdzat, nedariet kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogos un ielas stūros stāvēdam Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi, es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā.
un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Lūk, patiesa ticība, lūgšana, gavēnis un labestība. Bet Kristus saka, ka alga tiem, kas izrādās svētelīgi un devīgi ļaužu priekšā un savus darbus izbazonē, ka tiem alga ir pasaules apbrīns, pasaules gods un pasaules izdevības. Tie to ir saņēmuši un saņem no pasaules. Citu algu no Dieva tie nesaņems. Šajā sakarībā ir kāda ebreja anekdote, ko es jums esmu stāstījis jau varbūt kādiem vairāk reizi, un tomēr. Gadās, ka nomirst kāds šāds neticīgs liekulis, plātīzers un pļāpa un noiet debesu vārtu priekšā. Tur eņģeļi atver vārtus un noprasa, kā viņu sauc. Kad tas atbildējis, eņģeļi ilgi meklē ruļļos, bet neatrod. Paštaisnais lūdzu pameklēt vēl, bet atkal nekā. Tad viņš vīlies uzlūko debesu valstības brīnišķīgo spožumu, mūziku, kas no turienes plūst, un smaržas, kas nāk no Dieva pilsētas kalna galā, un tad palūkojas lejā uz uguns liesmu atblāzmu un melnos dūmos kūpošo ceļu, kas ved uz ellē iekšā, un sašutumā un izmisumā izsaucas, kā tad tā? Es taču tik daudz naudas esmu ziedojis templim. Un uz to eņģeļi atbild, neraizējies, tev viss tik sadots. Bet patiesai, pazemīgai un labestīgai sirdī un ticībai, kas noskumus par saviem grēkiem un kam pasaulē nav algas, ne goda, ne slavas, tiem algu maksās Dievs. Tiem, kas neskaita, cik palīdzējuši, cik strādājuši un cik devuši. Tiem, kas no sirds cīnījušies ar saviem grēkiem, tos nožēlojuši, centušies laboties un lūguši un pateikušies Dievam par žēlastību un grēku piedošanu, to alga debesīs būs liela. Pravieša Hozejas grāmatā visvarenais Dievs saka, man patīk žēlastība, bet ne upuris. Mums Dievam nekas nav ne jāupurē, ne jācieš, jo šis ir Kristus, ne cilvēka ciešana liturģiskais laiks. Mēs pateicībā pieminam Golgotas krustu, kas viņam bija moku un nāves rīks, bet mums pestīšanas cerība. Viss piepildīts. Viņš piepildīs visu taisnību un dāvina mums svētumu un mūžīgu dzīvību. Tāds ir evaņģēlijs šajā ciešanu laikā. Āmen.